Mēs tagad laikam brauksim uz māju pusi. Jāmēģina būs to mocu dabūt tagad apkārt. Tas galīgi nav vienkārši uzdevums. Jo viņš iet tā kā gludeklis. Tad viņi parasti no viena stūra uz otru. Šitā te. Tad brauc pāri uz šito stūri. Alā. Pāri man bija zaļais, ja kas. Man liekas, ka te kaut kur var izbraukt. Jā. Hui. Nevar izbraukt. Nu labi, nevar, tad nevar. Kāda starpība? Karoči, šitā ir pat interesantāk, ka tu nezini, kur braukt. Tā, pa trotuāru. Nē, pa trotuāru nebrauksim. Mēs uztaisīsim šitā. Es ieduršos tur pretējā sienā. Tad no viņas duršos atpakaļ uz šito sienu. Tā būs drošāk. Bet tagad tu ņem šitā pagriezienu, viņš jau negriežās. No tā baigi prātīgi varbūt arī griežās. Nē, nu tas sniedziņš ir, tad slēpē ir, kur pieķerties. Viss kārtībā. Man ļoti interesanti likās, tas no kurienes es atbraucu. Es atbraucu no šejienes. Tas ir dzelzceļš. Es dzelzceļu braucu. Viņš nav iztīrīts. Es domāju, ka viņš tiek uzturēts un tīrīts. Jā, šitas ir vecais dzelzceļš. Nē, nu kāds vecais? Man liekas, pa tejieni tās vecās sliedes ir bijušas šeit. Bet kur taču ir dzelzceļa šlagbauns. Viens un otrs. Skaidrs, ka es braucu pa sliedēm. Kāpēc viņas nav uzkoptas, es tā arī īsti nevaru saprast. Labi, piebrauksim tur, kur ir sniega moču stāvvieta mūsējā parasti. Sarkanais. Vispār jau jāievēro noteikumi ir. Tur kāds ieraudzīs maz neliksies. Policisti šeit. Varbūt arī pilnīgi traki. Kāds kaut kur laikam ir līdis uz ezera, kā es varu saprast. Pagājušajā gadā šeit bija stāvvieta priekš sniega motociklistiem ar traileriem. Te varēja pilnīgi, pat bija rakstīts laikam, kad overnight parkings ir atļauts. No, ļoti labi, okei. Vai nu tad tas būs no jaunā gada, jaunajā sezonā. Vai nu ko? Interesanti. Nezinu. Tumsā uz ezera es negribu līst. Rītdien pa dienu jāatbrauc un jāpaskatās. Jo sāli ir diezgan nopietni. Nu pagaid, nē, nu kāda nopietni. Aizvakar naktī lietus lija nopietnie sāli. Lija visu nakti. Kaut kādas sliedas te ir īstenībā. Kāds ir braucis, kaut ko mēģinājis. Kroči pa tumsu nav ko riskēt uz ezeru līst virsū. Savādāk neviens neredzēs, ka es aiziešu pa burbuli. Tā, es braucu apakaļ uz savu treila. Kur ir manas treils, tagad galvenais nesajaukt atkal ar dzelzceļa sliedēm. Kad aizbraukšu kaut kur, ne tur, kur vajag. Jā, tās bija sliedes. Bet baigi jocīgi, kāpēc viņi viņas nav iztīrījuši? Pa šito dzelzceļu taču
Nē, nu es neko nejaucu, pa šito dzelzceļu brauc vilcieni. Interesanti. Varbūt tāpēc, ka svētki, tāpēc nav nekādu reisu un viņi neko netīra. Vai nu ir kaut kāda ķipa dabas katastrofa? Vajag jocīgi. Reāls lietas nav iztīrītas. Vai Dievs ar tām sliedēm? Mums ir pašiem ko darīt. Nakstīgās pakatūškas. Galvenais neuzbraukt kaut kādam sūdam visu. Te arī nekur īpaši nepaskries. Tur sākumā, tur, ko es bišķi paskrēju, tur varēju, nu tagad te nav kur skriet. Kaut kādiem lieliem ātrumiem ir vajadzīgi daudz gludas virsmas, un tas laikam ir tikai un vienīgi ezers. Tā, mēģinām te tikt cauri. Oi, bļē! Tā, es pa mājas priekšlabāk braukšu. Kas mums te ir kaut kādi veikaliņi? Vape and Go. Kas ir pilnīgi open. Bet ko jau sev? Craft winemaking, vīna veikals. Moon River Metisu konsulāts. Kas tas tāds ir? Convenience stores. Es nezinu. Skaidrs, tev var nopirkt aliņiekas. Moskoka floor and window coverings. Jā. Te kāds ir norāvis pa sētu kādam. Es arī norāvu. Labi. Kur vēl var aizbraukt? Tagad īsti pat baidos domāt, kur vēl var aizbraukt. Man pabraukt uz to pusi. Jā, interesanti. Es šitajā te krogā nekad neesmu bijis. Var jau aiziet uz to krogu, bet... Opens, ko tad viņi te? Taču neaizdod. Jeb dzert. Dzert es negribu. Nē, šeit kaut kāds strjomnīs izskatās. Reku galvenā ieeja. Te ir divi kaut kas. Rekur ir opens. Rekur ir opens. Interesanti, interesanti. Būs karsti man, es tās satuntulējies. Labi, nē, braucam mājās, aizbrauks pēc Somas, labāk uz kaut kādu veikalu, aizbrauks vēl kaut kur. Tā, tev var iedot bišķi mizā. Bišķiņ mizā, nevar te skriet. Es tam nevarēs apstāties. Tas vietas vēl nav tik pazīstams, lai tu varētu iedot ručkā un turēt. Strjomna. Nekāds te līkums. Pēc tam šitādā te. Wow, un uz lielā ceļa ārā. Tas lielais ceļš priekšā. Ar mašīnām. Normāli varētu izlaikt priekšā. Tā. Man liekas, tur ir jābrauc, jā. Nevar bišķiņ iedot miziņā. Laigais ledus apakšā ir. Jā, man priekšā laikam karbīdi ir jāmaina, jo viņš tā kaut kā
Tā baigi taisni visu laiku mēģina iet. Nobremzēt laikam, kad ar viņu pat diezgan normāli, pa cik viņam tie šipi ir uz kāpurķēdēm. Bet ar visu to viņam ir tik mežonīgi jauda, ka viņam tie, es nezinu, es neesmu izrāvis jau visus tos šipus. Labi, davai pabrauks vēl pa šito bišķiņu uz priekšu. Trails it kā ir. Te nekur baigi nepaskries. No jā, tas ir viss, ko tu vari pārāk bīstam te skriet. Te, kur es braucu pagājušreiz, tas bija pa dienu. Tie bija dienas video, kur es ar to veco maucu. Mums tā galīgi darīt tā, ko. Tā kā es sniegt tīrītāju gandrīz apdien. Labi, lai viņš iet pupās. Tā. Nezinu, tur tālāk ir tikai meži. Meži un lāči. Var mēģināt tagad aizbraukt līdz mājām. Paņemt tiešām mugursomu. Man karoči uz, laikam nē, arī sviesti kaut kāds. Būs karsts staigāt. Ej, kāja bišķiņ atklājās, kāja uzreiz sāka salt nenormāli. Tā, te man jāiet pa labi, ir pa ceļu. Iešu atduršos pretējā pusē, savādāk es nevaru pagriezties slīdi. Tagad... Tagad visā! Bļaļ, bail. Slīd ārā priekšu. Slīd, jā, nevar noturēties savā pusē, slīd ārā. Labi nav. Īsāk sakot, rītdien uz ezeru vajadzēs palidot, tagad nav ko lidot, riskēt ar veselību, ja ne ar dzīvību. Savādāk pa šitādu te var jebkurā brīdī kāds izbrauks priekšā vai kas notiksies, maz neliksies. Īsāk sakot, jā, man rītdien 10:00 no rīta braucu skatīties laivu. Kaut kāds čorts, nezinu. Paņems, nepaņems, redzēs, jāizbrauc rītdien. Un ap 12:00 var braukt mājās un tad var iedot šito dziesmā un uzbraukt uz ezeru, pastīties kā var paķemmēt pa ledu. Ir jau kaivs, kad iet mocis tā ka pašam bišķiņ bail ir. Bet šeit nav kur. Arī pa trailiem, ja traili ir ar grūmeri nobraukt. Šitas galīgi nav trails. Bet tie, kas tur, pa kuriem es tur pirms tam braucu, ja viņi ir ar grūmeri noiet, viņi ir plati. Viņi ir, nu tā, uz 40-50 braukt pa viņiem ir ideāli. Arī ne visur, tāpēc, kad ir baigie līkumi, un tad tur ir jābrauc kalnā pa labi, pa kreisi, tad tur jāapstājās. Apzīmes kaut kādas, vēl kaut kas, bet pa mežu jau nevar lidot tā kā traks. Var nosisties reāli. Visi moči iet krietni ātrāk nekā tu drīksti braukt.
Nu ko, bišķiņi ir izbraukts. Tagad ir jāizdomā, kā man pareizi braukt klāt. Garažu bija atstājis vaļā ar domu. Jā, es laikam braukšu, mēģināšu ap pakaļ ielīst iekšā. Gan jau man izdosies. Nekur jau nepazudīs. Ok. Man ir reversam atslēgts signāls īstenībā. Nu, tā. Izdevās pat iebraukt garažā atmuguriski. Par ko liels prieks. Nu, ja es filmēšu šovakar tālāk, tad vēlāk būs. Ja nē, tad nē.